Brīdis pirms jāņem ir labākais laiks noskaidrot, kā top alus. Tāpēc diena dodas ceļojumā uz Tērvetes alus ražotni un Lodiņu alus darītavu. Tērvetnieku tapšanu var skatīt caur stiklu un video filmām, jo ražotnē turistus nelaiž. Te izveidot speciālu telpu, gluži kā kafēnīca. Tur gida Kristīna stāsta, kā top alus, vienlaikus pildot kausus. Alus brūzi atbraukuši skatīt lauksaimniecības profesoru un pētnieku grupu no Latvijas Zinātņu akadēmijas. Zinātnieki bauda alu un uzmanīgi klausās gidas stāstītajā. Alus Tērvetē top šādi, stāsta Kristīna. Tērvetes laukos novāktos miežus nedaudz apžāvē, tad mērcē. Kad graudi iedzem saknes, tos novieto kastēs uz 7 dienām. Tad nāk kaltēšana. Kad iesāls gatavs, graudus attīra, šķeļ un liek vārīties, pievieno apiņus. Vienīgā izēviela, kas tiek importēta, ir apiņi. Nākamais solis ir misas nolaišana. Tad tai pieliek raugu un alu liek raudzēties. No graudu ievākšanas līdz alus pildīšanai pudelē paiet aptuveni mēnesis. Tālāk dodamies uz Bausku, uz Lodiņu alus darītavu. Tur ļauj apskatīt brūzi no pagraba līdz jumtam. Tiem, kam labāk par skārdu patīk ieļaļmūru un romantika, te ir īstā vieta. Kad mūsu pavadoņu Uģis un Ināra uzved pa trepēm uz graudu noliktavu, tur pavērs skats uz mēmeli. Lodiņu alus darīšanas pamatprincipi neatšķiras no Tērvetes alus. Atšķirība tā, ka Lodiņu alus sastāvdaļas ir importētas, vien ūdens ir pašs. Pie Lodiņu brūža upē peldas meitenes un vīri ar rokām ķer zīves. Frangie darītavas mūri sniedz līdz pat upei. Savulaik ziemā esot zāģēs ledus un bluķi vilktu pagrabā, lai dzesētu alu. Ieva Alberta, Jānis Palkamnieks, Diena TV.